Ilze, nav? Vāvera Ilze, tā ir viņas vasaras māja, jā, to viņas nemaz nezinu. Šajā rudenī Madonas mākslas skolas dibinātājam, ilgadējam direktoram Jānim Simsonam būtu palikuši 50 gadi. Jānis Simsons traģiski gāja bojā pirms 8 gadiem. Viņš paspēja daudz ko, vadīja tautas tēlotāju mākslas studiju Madona, pats gleznoja, 1988. gadā bija tautas atmodas priekšgalā, dibināja un bija redaktors avīzei Madonas atmoda. Visus 15 gadus, kurus Jānis Simsons strādāja Madonā, viņš bija mākslas dzīves galvenais organizators. Un prātā ir tā. Es vienmēr atceros, ka es zinu, ka kaut kādu jubileju nācies ieņemam, un es to izstādes lejā uzlikusi. Kas uz jauno gadu, jā, pēkšņi jau. Nebija divas gleznoties. Viņš gribēja būvēt delta plānu, viņam bija ļoti daudz dažādas idejas, jā. Un ikdienas sīkumu uz pārējais vai citādi būvēt, jā. Bet nobeidzot akadēmiju, bija tāda aptauja, visiem prasīja pedagoģijas nodaļu, kas bija beiguši, ko viņi gribētu izdarīt tuvākos gados. Un tur katrs kaut ko, bet Jānis, protams, lai nesekcītu kādus tādus iekšējas mērķus, viņš uzreiz teica, bija uzrakstījis velosipēdu, grib nopirkt un grib uztaisīt laivu. Un to jau Jānis paspēja. Tieši vai? Nu tā viņi visi trietā tu pabeidz. Viņš neteiks, ka viņš grib būt labs glaznotājs. Nē, par glezniecību tur nebija runa, tur bija tikai. Un vēl tas stāsts, uzrakstīt stāsts. Mums tā nepateiktā, protams. Nu, nodrukāt gan, jo Jānis bija diezgan daudz ejoļu publicēt. Ja viņš tikai aizmest, viņam nebūtu nērti. Par lapusi Jāņa zīmējums jau bija tās. Nē, es gribēju tikai pavaicāt to daļu arī, kā ir, piemēram, tajā laikā pirms šiem 8 gadiem, toreiz arī šī traģēdija un šī nāve viņa, kā lai saka, un arī tā situācija kopējā, atmodas situācija, viņa ne tikai mums Madonā, ne tikai rajonā, bet visā republikā faktiski cilvēkiem lika tā saliedēties un lika domāt par šīm lietām. Būt, nebūt, arī lielākā mērā, jā, arī par tautu runājot. Un kā ir šobrīd, teiksim, vai gribas arī uzturēt šīs kategorijas un vai atcerēties arī Jānu kā tādu cilvēku, kas skatās tiešām pāri daudziem krastiem un kas redz tālus apvāršņus, vai paturēt viņu kā savējo tikai, vai tomēr viņu redzēt kā lielāku cilvēku un atgriezties viņā un rast spēku viņā, no viņa domām, no viņa pateiktā, no viņa rīcības. Vai mums tas ir jāsaglabā, ja? Un arī jāuztur apkārt citiem cilvēkiem, ka faktiski viņš bija tas, kas lika runāt ne tikai. Un faktiski tās lielās lietas, viņas jau no cilvēciskā. Jā, noteikti. Es domāju, ka Jānis man arī tad, kad viņš vēl bija dzīvs, man tomēr lika salīdzināt tādas sadzīviskās lietas un lietas, kas nāk par labu tautai. Un Jānis nemīlēja skaistus vārdus, bet tad vienā reizē viņš teica, bet tas taču ir jādara tautas dēļ. Un es uzreiz paskatījos uz viņu, un man bija jāsāk domāt, kas ir tauta, kas ir padarāms tautas labā, kā tas izpaužās, un kas ir mani sadzīviskie darbiņi, man tādi sīkumi. Ko maksāju par savu eksistenci, ar ko es piepildu savas dienas un ko dodu līdzcilvēkiem, tā ir dzīves cena, rakstīja redaktors Jānis Simsons. Jānis kaut viņš mans vīrs, bet es viņu uztveru kā ideālistu, kas mums ļoti trūkst mūsdienās. Visi cilvēki pragmātiski, visiem vajag kaut ko ļoti praktisku. Man ir ļoti bail, ka nenogrimst prakticismā, ka nenogrimst ērtībās, skaistās tehnoloģijās. Dzīvē ir arī vērtība, kas nesalīdzināmi dziļāka, bagātāka par visu to, ko maksājam. Vērtība, kas stāv pāri rūpēm, steigai un ciešanām.
naudu, ar labām, teiksim, dzīves apstākļiem, ar dārgiem auto. Tas ir liels kārdinājums mūsu cilvēkiem. Un Jānis man bieži liek par to padomāt. Kaut vai negūt labumu no sava teiksim, amata, neiedzīvoties silti savā vietā, jā. Un kā viņš to prata atrisināt? Un viņš to prata atrisināt. Nekad viņš nepaņēma no, teiksim, skolas materiāliem sev darbu, sev papīru. Jā. Nekad viņš arī man neļāva neko paņemt, pat niecīgāko. Tā ir valsts mante, jā. Tā ir tautas lieta. Viņš ļoti atdalīja personīgais un tautas. Un vienmēr, es saku, tas ir tāds varbūt ideālisti, varoņa, tāda pazīme, un tāpēc es viņu apbrīnoju. Kā viņš to var tik ļoti atdalīt, jā. Un faktiski viņš to sēja arī apkārt. Un viņš to sēja apkārtējos, jā. Un tā ir tā viņa daļa, ko viņš ir atstājis pāri par ikdienišķo. Un man liekas, ka tieši tas arī liek viņu atcerēties ļoti daudziem cilvēkiem, kā neikdienišķu, kā... Es tiešām viņu apbrīnoju kā neikdienišķu cilvēku. Viņš ļoti atšķīrās, piemēram, akadēmijā, studentu vidū ar savu tādu neikdienišķumu, neparastumu. Viņš to apzinājās un pats meklēja arī tos impulsus, jaunas personības, jo literatūrā, mūzikā, viss ir, jā. Filozofija viņu ļoti interesē. Es vēl tagad atrodu tā laika tādus, kas bija pieejams filozofiski apcerējumi. Viņš meklēja atbildes nepārtraukti. Un tagad es brīžiem lasu, un es tagad tikai esmu pie tā nonākusi, ko viņš atrada jau tad, 70. 80. gados. To, ko viņš, protams, to viņš varbūt studijai nerunāja, vairāk bija vieglāk autori. Bet tie paši pamat jautājumi, kas katru cilvēku ir atbildība tautas priekšā, es saku, tie vārdi ir tik nodeldēti. Viņi skan tik pat liekas, gaumes vairs nav, ja tādas sauc, bet tas tomēr ir tik ļoti svarīgi. Un faktiski, ja ir tāda īsta attieksme, viņi arī neskan nodeldēti. Faktiski tā tauta, tas pēc būtības mēs gaidām tādus varoņus, mēs jau gaidām viņus. Un galvenais, ka viņi ir tik ikdienišķi tomēr, ja? Un ka mēs tikai redzam tad, ka viņi vairs nav. Mēs viņus nesaskatām, mums viņi liekas mazliet naivi. Lai nu kas, bet Jānis naivs nekad nebija. Kaut gan viņš brīžiem izskatījās naivs. Un arī es lasīju atmodu, Madonas atmodu kādreizējos rakstus, viņi taču izklausās tik ļoti naivi, ja? Bet tas bija tā laika, tāds varbūt mazliet piepacelts, jo ikdienā jau viņš tādus vārdus nelietoja. Tas viņam bija pārāk svarīgi, pārāk sāpīgi. Bet to arī diktēja tā forma. Jā. Tagad tā vairs runāt nevar, tagad ir jābūt citādākam, bet paturot to ideju, un kas man ir svarīgi. Protams, nākās daudz upurēt. Tev nav vērtība, tev nav savas dzīves gandrīz, tev nevar būt tā īsti ģimenes. Jā. Viņš jau teica, ka, ja dara kaut ko sabiedrības labā, tad jau ļoti mājai paliek mazlaika, arī savai mākslē. Mēs runājam arī šodien par to, ka viņš vēra tās durvis nemitīgi no jaunām lietām un jaunām pieredzēm. Vai viņš būtu palicis arī politikā? Faktiski politikā arī viņš atvēra jaunas durvis sev. Arī, jā. Viņš noteikti būtu vienīgais tas, ka viņš... Man bail, ka viņš brīžiem redzot to, ka nav rezultātu. Vai viņš, man brīžiem tā ir, kad kaut kur brīžiem pazūd ticība, bet tad atkal liekas, ka to nedrīkst. Vienkārši sevi jānorāja, ka tā mēs ne pie kā nenonāksim. Pietuvoties vērtībai, apzināties to apjēgt nepārtrauktību cilvēces tautas elpā, saprast katra posma nozīmību, saņemt mantojumu. Jānis Simpsons atstāja gleznas, dzeju un esejas. Var iejusties, jā, jo mēs jau ļoti kaut kā bijām iekšēji līdzīgi. Es jau gan horoskopiem neticu tādām lietām, bet mēs gan vienā dienā dzimuši. Un kaut kā mums ļoti tāda, tas kaut kur, tas, ko es atrodu tagad, tas, protams, viņam bija ātrāk, viņš vienmēr bija soli man priekšā. Bet es viņu ļoti labi sapratu. Un saprotu arī tagad tas. Cita lieta, kā es to varu. Es to nevaru tā īstenot. Man kā sievietei tomēr vairāk ir tas sadzīviskais, ko Jānis to sadzīvisko pilnīgi bija atvecis. Viņam neeksistēja tādas sīkas dzimšanas dienas svinēšanas, jā, un tādām liekas, ka viņam likās, ka tas nav pašlaik galīgi nesvarīgi, jā. Tas tā kā kara stāvoklis bija tajā laikā, likās tā. Mājā to nevar atļauties, jā, tā. Viņš diktēja savu arī? Jā, vispār viņš diezgan stingri, jā. Brīžiem es jūtu pilnīgi tādu, viņš stingri pateica, kā būs, un
Un es arī pakļāvos. Protams, es brīžiem iekšēji arī sacēlos, jā, bet viņam bija skaidrs, kā darīt un ko. Un man tieši tas arī pietrūkst, jā. Atbraucot tagad uz Madonu, vai var just, ka viņš ir saliedējis cilvēkus kādus? Tad, kad viņš bija, viņš saliedēja? Es domāju, jā. Tas vēl tomēr kaut kur sevišķi jau tuvākajā apkārtnē, arī bibliotekā un mākslas skolā varbūt pašlaik mazāk, un tomēr tie cilvēki, kas mēs satiekamies ļoti, tie kolektīvs, kas bija, mēs tomēr uzturam saikni. Un es domāju, ka tas gars arī studistos, ja viņš jau iet tālāk pa daudzām mākslas tām augstskolām, un arī beidzēji visi saka, ka tas ir palicis. Tā kā to jau nevar just, tas ir tas tautas labad, jā, ko viņš ir darījis, kaut daudz upurējis, un tomēr, es domāju, īsa dzīve tā nodzīvot ir vairāk vērta nekā 90 gadi tādas mierīgas eksistences siltā istabā un jā, pie televizora. Ines Andersone, Imants Pulkstens, LTS no Madonas. Pierakstus vai? Jā, es domāju, ka rokrakstu ir ļoti daudz, un man tas viss stāv vēl priekšā. Kaut gan es tīri fiziski, man ir ļoti grūti lasīt. Tā uzreiz man pārņem satraukums, jo es gandrīz nevienu frāzi nevaru lasīt mierīgi. Jo katrā frāzē viņam nebija liekvārdības, jā. Sevišķi pēdējā laikā. Viņam likās, ka viņš nevar atļauties liekvārdību. Jā. Visur bija vai no trekni kategoriski pasvītrots. Tur tā enerģija milzīga. Enerģija, jā. Viņa rokrakstā izpaužās enerģija. Un tādā ziņā es domāju, ka rokraksts pilnīgi izstaro šo te viņa tādas domas, un tās ir tik satrauktas, ka man arī man pārņem satraukums. Jā. Es tīri fiziski to. Bet faktiski vajadzētu gandrīz vai grāmatas veidā, vai kā to? Jā, to vajadzētu. Jā, tas man stāv priekšā, un es domāju, ka pārējos tādus dzīves gadus man jau būs diezgan daudz ko darīt, lai es varētu visu pirmkārt pārlasīt. Un es domāju, ka viņi arī diezgan laikmetīgi. Viņi tādi vispār cilvēcīgi, tās pārdomas, jā, nu viņas tādas vispārināts, jā, jo viņš visu salīdzināja. Tīri filozofija viņu vienmēr ir interesējis, un kāpēc cilvēks dzīvo, pamat jautājumu, kas interesē katru cilvēku. Un, lai gan saka, ka katra rēta ir jauna sirds, kura sit savu ritmu, Daiga Simpsone atzīst. Piemēram, dzījā, jā. Kā ir ar viņa darbiem, es domāju, ar mākslas darbiem, kā tos var nosargāt vai? Mākslas darbi ir ļoti dažādi, ir tiešām tādi, ļoti labi, un ir arī skices, un tas arī normāli. Jā, stāv priekšā tāda klasificēšana. Vēl vajadzētu labāk katalogu iespiest, jo tas, kas bija 89. 90. gadā, tā kvalitāte vēl nebija tik laba, kāda. Jā. Jo ļoti daudz man ir teikuši, jā, ka tas būtu jāizdara. Lai varētu parādīt. Un vēl arī daudzi, piemēram, tepat zīmējumi ir daudzi, kas vēl nav īsti tā, varbūt madonieši, varbūt mazāk to ir redzējuši. Figurāls kompozīcijas ir, akvareļi jau bijis tādē. Tā kā tas arī vēl ir. Ko bērniem iznāk? Viņiem pašiem sava pieredze, un to jau nekad un tā, bet ko gribas, lai kā viņi, kas viņiem ir tēvs, vai arī kā ideāls, vai tomēr ļoti tuvs? Es domāju, ka tas ir, viņi maz par tēvu runā, bet viņš tomēr visu laiku dzīvo. Viņi visu laiku saskarās ar to it kā, un to pa brīžiem var redzēt. Kaut vai vecākais dēls tagad interjeru nodaļā mākslas akadēmijā mācās. Šī te mēbeļu galdniecība, kas bija, viņš beidza lietišķajā skolā galdniekus. Un tas, kas Jāni interesē, tas tā nemanāmi pārgājis uz dēlu. Arī jaunākais dēls tomēr glezno vēl akvareļus brīžiem, jā, mākslas skolu. Un tā kā jaunākā meita teica, viņi negribētu ar mākslu nodarboties, bet kad viņi pieskarās un ka mācījās sagatavošanas klasē Rozentāla skolā, es jūtu, ka viņai dotības ir. Vajadzētu tikai pamatīgāk pastrādāt. Jā. Neapšaubāms. Jā. Un ka tas nemanāmi, tas nemanāmi parādās bērnos droši vien. Kā būtu šajā laikā tīri tādā praktiskā nozīmē, jo vai tas laiks tomēr arī māksliniekam un nebija mazliet, par privilēģijām te nerunāsim, bet vai nebija vieglāk salīdzinot ar šo, kāds ir šobrīd māksliniekam? Es tā esmu daudz domājusi, bet es domāju, ka māksliniekam bija tā. Skolas dzīvē varbūt bija vairāk līdzekļu, mēs te runājam par materiāliem, mēs bijām pilnībā apgādāti ar materiāliem. Tagad tādā ziņā varbūt ir grūtāk. Bet mākslas darbs kā prece, jo visos laikos bija. Vai nu viņu tev pirka, vai viņu nepirka.
ja tev līguma darbu pieņem, tad viņš bija kvalitatīvs. Ja? Tā kā mēs pie tā esam visvairāk pieraduši. Mēs esam atbildīgi par šo preci no sākuma līdz beigām. Vai mums nav, protams, jāzemojās tā pircēja priekšā, bet mums ir savu preci jāpasniedz, un ja viņi tiešām ir kvalitatīvi, tad viņi arī nopērk. Tā kā materiālā ziņā es domāju, ka ir tas pats. Jā. Mēs arī agrāk tikai no mākslas vien dzīvojām. Jā. Kā gribētos uzturēt, teiksim, šo Jāņu piemiņu, arī Madonā, piemēram, vai tas ir kaut kādas, es nezinu, apaļas lietas, apaļas jubilejas, vai tomēr ir droši vien kaut kā jāmēģina šeit, Jā, laikam gan. Tas nepazūd arī šeit. Tas nepazūd, bet es domāju, ka cilvēkos tas ir. Un to es jūtu arī, to es jūtu vēl joprojām, ka tas ir. Jo tas darbs, ko viņš tomēr ir ieguldījis, un galvenais tā mīlestība abrīnojamā, ja tā varētu teikt, kas ir atdota katram studistam atsevišķi, katram cilvēkam, jā, tas ir tomēr abrīnojami. Jūtas, jā. Tās jūtas, jā, un katram ir savas attiecības ar Jāni, jā, un cik ir skolnieku vēstules, es lasīju tagad, jā, kā viņas kā skolotāji ar lielo burtu, viņš jau negribēja būt skolotājs, bet tas iznāca nemanāmi, it kā dabiski, jā, un tās vēstules man tiešām liekas ļoti tādas ideāls skolotājs viņš laikam tomēr ir bijis, jā, ko es jau pati nevarēju tā novērtēt, jo es nedzirdēju. Bet tieši šīs vēstules man par to liecina. Jā, varbūt kādreiz nākoši. Jā, man ir jāpārskata, un tas man uzdevums stāv priekšā. Vienkārši, lai atgrieztu to balsi vai to viņa manieri, kā uzrunāt pasauli. Jā, tā es domāju. Labi, paldies.